Skārņu iela 11. Vēsturiski šī teritorija starp Skārņu ielu un Pēterbaznīcu vienmēr ir bijusi apbūvēta, bet pēc Otrā pasaules kara postījumiem šī apbūve netika atjaunota. Es neuzskatu, ka modernai arhitektūrai ir jābūt tādai, kas kontrastē ar visu apkārtējo, tāpēc kontekstuālismu virziens mūsu birojā ir ļoti tuvs. Jo, manuprāt, tas, kas nosaka, vai māja labi izskatīsies vai nē, tā ir pati pilsēta telpa. Vienkārši izstrādājot projektu, ir ļoti svarīgi ieklausīties pilsētvidē, un ļoti bieži viss tiek pateikts priekšā. Pirmām kārtām dzīvokļu namam Vecrīgā ir jābūt augstvērtīgam pēc sava vizuālā, estētiskā formētas, ritma, materialitātes. Bet manā redzējumā šī ēka ir modernās arhitektūras manifestācija vēsturiskā vidē. Pilnīgi noteikti arhitekts ir tas, kurš pakauša sajūtā glabā to koptēlu. Tikai viņš pats zina, kāpēc ir jādara tā, un pārējiem to ir grūti saprast. Varbūt tās galvenais arguments, kāpēc mēs rezultātā nonācām un palikām pie ķieģeļa, ir faktors, kad ēkai ir skaisti jānoveco. Atbildība projektējot Vecrīgā ir ļoti liela. Un nav iespējams pat definēt šī visu paudžu klātbūtne šajā vietā uzliek lielu atbildību. Šī ēka ir projektēta ļoti ilgi, un mēs esam daudz strādājuši pie maketiem, bet ir mainījušās ļoti daudz nianses. Viņš ir uzlabojies 9 gadu laikā niansēs, bet pati pamata veidos nekas nav mainījies. Ne? Projektēšana ir lēns process, un faktiski jo vairāk dod arhitektam laika, jo labāk ēkas īpašniekam. Laba arhitektūra netop viegli.